Kad pēdējo reizi pagaršoji medu? Tā nav tikai salduma burka. Tas ir īsts bišu piedzīvojums. Aiziet, sekosim, kā tas viss sākas. Viss sākas ar bišu iegādi vai spieta notveršanu dabā un ievietošanu jaunā bišu mājā jeb bišu stropā. Ziedi pievilina bites ar krāsu un smaržu. Vācot nektāru, viņas vienlaikus apputeksnē augus, bez tā saki čau augļiem un dārzeņiem. Bite nav tikai lidojošs saldummīlis. Tā ir ekosistēmas MVP. Katrs trešais kumos uz tavu šķīvi pastāv pateicoties bišu darbam. Starp citu, bites komunicē dejojot. Jā, ar reālu deju. Tā viņas viena otrai pasaka, kur ir jālido pēc labākā nektāra, taisni un 300 metrus. Kad nektārs savākts, tas ceļo īpašā bišu maisiņā. Tur tam pievienojas fermenti un process sākas. Īsta bišu laboratorija. Stropā tas viss tiek pārstrādāts, biezināts un iepakots šūniņās. Un, kad gatavs, bites to noslēdz ar vasku kā īstu dabas seifu. Kas dzīvo stropā? Bišu māte, 1 gabals, trani, daži džeki un darba bites 10 000 darba rūķu. Pavasarī stropā ir ap 20 000 bišu, bet vasarā līdz pat 80 000. Un jā, darba bite dzīvo tikai aptuveni 40 dienas, bet bišu mamma līdz 5 gadiem. Viņas ne tikai taisa medu, arī propolisu, bišu maizi, ziedputekšņus un bišu māšu peru pieniņu. Superfoods, burtiski. Un biškopis, cilvēks, kas visu šo vada kā dīdžejs bišu klubā. Viņš ievāc medu, filtrē un to sagatavo tavam brokastu galdam. Tāpēc, ja izvēlies vietējo medu, tu ne tikai baudi īstu garšu, bet arī atbalsti mūsu bites un biškopjus. Izvēlies dabu, izvēlies medu. Iečakojies pie sev tuvākā biškopja. www.strops.lv/medus karte.